Sandra Stepiņa ir diplomēta medicīnas fiziķe, kura pēc studijām un darba Rīgā kopā ar ģimeni jau gadus 5 atgriezusies bērnības mājā Sakas pagastā Ozolos. Ar mani ir pilnīgi skaidra, kas ir mājas sajūta, un nevis kā māja kā ēka, bet mājas kā vieta, ainava, sajūtas, smaržas, skaņas, viss kopsumā. Un šī ir šī vieta. Mācoties Pāvilostas vidusskolā, Sandra aktīvi darbojasies Jaunsardzē, kas dzīvē devis īpašu rūdījumu. Šobrīd līdztekus darbam Liepājas slimnīcā Sandra Stepiņa aktīvi iesaistījusies cīņā pret vēja ģeneratoru būvniecību Sakas pagastā un Pāvilostā, kļūstot par kopienas pretvēju līderi. Un šī cīņa bieži vien ir skarba, sāpīga, nevienlīdzīga, jo pretī stāv patiesībā milzīga, labi apmaksāta lobby kampaņa. Stājoties pretī naudai un interesēm, šovasar piketā Sandra bija tērpusies Sakas tautas tērpā. Patiesībā kopiena mani ietērpa Sakas tautas tērpā, jo es to uzskatu kā zīmi tam, ka viņi asociē Saku ar mani, un šī cīņa ir par Sakas pagasta aizstāvību. Es novēlu Latvijai daudz godīgu cilvēku, kas nepieviļ šo zemi un dara labāko, lai tā zeltu un plauktu. Daudz laimes, Latvija!